Ir pienācis marta mēnesis. Tas vienmēr neusticams un mānīgs. Diena iesākās tumša, miglaina. Soļojam, pienākuši pie upes ielejas, zīmīgs celms. Tas uzprasās, lai uz tā pakāptos pārlūkot mūsu pirmo pieturvietu. Salacas izpēte un lašveidīgo zivju medības. Otrā daļa – 7. marts. Oficiāli pavasarī. Svinīgā notikuma atkal došanās uz upi jau nedēļas sākumā raisa nelielu tricekli. Tas pakāpeniski pieaug līdz brīdim, kad beidzot stāvi krastā. Ar acis kaktiņu labajā pusē redzu sarkanu klinšu atsegumu. Tas gan kādus pārsimts metrus uz leju pa straumu. Kā jau visi zinām, ir vietas, kas uzprasās un saka, ko grib. Vajag tur. Pēc neilgā brīža atrodoties iecerētajā vietā, pie neliela atseguma, makšķera kolēģis jau saka – ir. Manuprāt, tā pauze. Raisās domas. Nu tikai sākam. Un ir? Nevar būt. Bet skatos. Ir. Pirmajā acu uzmetienā redzu. Kāds ieliecies. Viss notiek. Bet ātri vien no manis atskan. Līdaka. Un tā ir, kā es pavisam būtu aizmirsis, kad vasarā cenšos pat pielūgt zaļsvārdzi ar garo degunu, kaut nu tā iekamtu tam gumijas māneklim. No galvenais tagad jau nevar līdeku turēt. Ko darīt? Nezinu. Vai nu jāņem viņa būt, nu viņa nomirst tāpat. Bet turēt nedrīkst. Paturpinot par pirmo ķērienu, līdekas lomā paturēt aizliegts no 1. marta līdz 30. aprīlim. Taču, ja gadījies tādu noķert un ja nu zivi savainot, vai tiešām labākais variants būtu pusdzīvo ēru mest atpakaļ upē, nevis nobendēt, lai nemokās. Mums paveicās un nedaudz gausā dāma atžirga. Iespējams, vēl zemā ūdens temperatūra ļaus tai atkopties un neiedzīvoties infekcijās. Lai nu kā, viela pārdomām. Šo jau var neskaitīt, nav jau lass, es viltīgi pie sevis prātoju. Nosprieduši, ka pie klints un upē iekritušā koka dzīvo tieši tikai viena vienīga zivs, ar to apmierināti dodamies tālāk lūkot, kas aiz līkuma. Tas jau arī ir viens no upju šarmiem. To, kas sagaida tālāk, zināt nevar. Upes pretējā krastā manāmi citi makšķernieki. Arī mūsu pusē nedaudz tālāk redzama rosība. Tas liek noprast, ka šī vieta ir cieņā un tā varētu nest panākumus. Saule ir beidzot pacēlusies virs kokiem, kas noēno ieleju. Krastos augošās lazdu skaras paliek arvien zeltenākas. Pēdējās ledus paliekas atkāpjas. Mākoņi ir pašķīrušies, tā vien gribas sejas vaipsts sažmiegt arvien vairāk. Lai nu kā, viss šķiet loģiski, vietai jābūt īstai, un, ir tikai darīšanas vaina.
zīmīgi esam atgriezušies C zonā. Pēc vēl rūpīgākas satelītu uzņēmumu izstudēšanas cenšamies salikt kopā visas sakarības, kas pa pāris lašveidīgo sezonām jau uzkrātas. Šeit upē ir vienmērīgs plūdums, vieta ir diezgan dziļa. Par to liecina tas, ka pat 22-gramīgie mānekļi nemaz tā pa grunti daudzīties negrib. Šī konkrētā vieta kaut kā runā ar mani. Apmēram 100-200 metru garais posms, ko esam iekristījuši par savu darbistabu, tiek pucēts no viena gala līdz otram. Ar tādu mānekli vai citādu, un tad atkal no viena gala līdz otram. Kamēr makšķerēšanas process rit pilnā sparā, manu skatienu notver kaut kas negaidīts. Gabali zemāk no mums redzu. Ūdens ir sācis svārīties, iet vaļā šļakatas. Tikai pēc brīža saulē izgaismotā augla iespīdas, un es saprotu, ka turpat krūmos arī kāds makšķernieks, kas ir sevi piestiprinājis pie vismaz metru gara pumpainā un šobrīd to kausa. Dabīgi nostrādā kaut kas magnetisks, un arī mēs sevi atrodam nedaudz tuvāk šī makšķernieka kabinetam. Klusi cerēdami, ka mums drīzumā veiksies tāpat. Bet nekā, vismaz pagaidām. Kā zīme no augšas, blakus noķertais loms mums saka, tik tiešām šī vieta ir īstā, tikai darīšanas vaina. Vajag paņemt pauzīti. Tiek patukšotas līdzpaņemtās enerģijas rezerves. Upe dažreiz ir jāpavēro. Pavisam mierīgi, bez makšķerēšanas. Visu dienu to skandinu. Lašveidīgās zivs taču dažreiz sevi nodod un izceļas no ūdens. Pēc laika, protams, viss atkal pieklust un esam no jauna iegājuši darba ritmā. Turamies pie esošās vietas, jo kur nu vēl brist, ka zivis ir šeit pat. Pavisam nemanot jau pienāk pusdienas laiks. Abi ar kolēģi esam sadalījušies, jo mūsu turp-šurpi gāja pamīšas. Ik pa laikam gan satiekamies, nedaudz apmainamies ar pieredzēto, bet turpinam darboties. Pēc minūtēm 5 vai varbūt 7, kā uz pasūtījumu no ūdens dzīlēm ne tikai izceļas, bet gan kā raķete pilnīgi vertikāli izšaujas zaļš, zombijam līdzīgs upes ūdenī nosēdējies taimiņš. Jā, lēciens bija tik iespaidīgs, ka to varēja aplūkot no knābja līdz pat astei, ņemot vērā to, ka laiks tajā brīdī bija apstājies. Pēc piezemēšanās tas turpināja mest līkumus un mutuļus gar pretējo krastu, tā, ka tā mugura šķēla ūdens virsu. Ko tādu es nebiju redzējis nekad. Tas tikai ļauj iztēloties, kas šim bija lēcies. Bet paklau, kur nu vēl labāks rādītājs, ka esi tur, kur jābūt. Pēc Taimiņkunga paraugu demonstrējumiem es kā sadedis nesājos ap vietu, kur šovs norisinājās. Tiek atkal mainīti mānekļi dziļāki, saklāki, spīdīgāki, dabīgāki. Un tomēr es sevi jūtu, ka it kā pietrūkst kāda svarīga slepenā sastāvdaļa. It kā tas būtu mojo, kas nedaudz iztrūkst. Taču lielu gandarījumu es jau sajūtu, ka esmu pievedis mūs pie vietas, kur zivis pašas lēc virsū. Tā it kā man ar to pietiktu. Marts turpina spēlēt savu, un saule nomaina mākoņi. Līdz ar to ūdens virsmu pāršalts vilnīši,
un asāka vēja brāzma it kā jūrbjas līdz pat kaulam. Pēc laika mēs attopamies, ka pulkstens jau tuvojas taistundai. Un ne vārda nepasakot, mums abiem prātā ienāk doma. Diez vai krūma onkulīts vēl aizvien sēž turpat. Savā biedra sejā es redzu viltīgu smīnu. Un pēc apsu mirkļa mēs jau abi stāvējām vietā, kur pirms dažām stundām no ūdens uz fotosesiju tika izcelts metrs. Vai precīzāk, metrene, lašumām. Tādu piederību es tam piešķīru, ķīķerējot caur krūmiem. Divi vai varbūt 4 metieni makšķeru kolēģi izpildījumā, un redzu, kā zem ūdens kaut kas sāk kūļāties, pazib balts plankums, makšķeras spola sāk īdēt. Ir. Man uzreiz bija skaidrs. Līdeka šoreiz man no sakāves nepaglābs. Esmu paspēlējis pa visām lozēm. Taču plašveidīgās zivis ķerot, ir tāda sajūta, ka tas ir komandas darbs. Ja kaut vienam biedram zivs ir galā, mēs visi izjūtam prieku un gandarījumu par šo sasniegumu. Pēc neilgās, bet neaizmirstamās cīņas, attāķēšanas un atelpināšanas, protams īsas, bet nemaz svarīgākas fotosesijas slaidā, bet tajā pašā laikā diezgan sportiskā paskata kukainis tika atlaists atpakaļ. Dzīvo, lai cīnītos vēl vienu dienu. Lieki piebilst, ka viss atkal risinājās pulkstens 14:30. Cik ātri šis cīniņš ieradās, tikpat ātri šīs izjūtas jau pagājis. Atlikušo dienas daļu nolēmām turpināt un meklēt citur. Un ar meklēšanu arī viss noslēdzās. Tumšās priedes un egles atkal tērpās sarkanā dzintarā. Upes ūdens turpina savu ritumu, tā it kā nekas nebūtu noticis. Un diena tikai nosapņota.